Šonedēļ mēs ar Eināru bijām aizbraukuši uz Lietuvas dienvidiem. Sanāca kaut kāds 10 km no Krievijas Kaļiņgradas apgabala. Zemnieks būvē šādus te multispānu siltumnīcu kompleksu. Viņš nodarbojās ar zemeņu audzēšanu, un tad mēs viņam palīdzējām apvilkt ar plēvi šādu te konstrukciju, ko piegādājis ir Eiro Progress no Itālijas. Principā pati konstrukcija sastāv no 4 kopā sabūvētām siltumnīcām, viena otrai blakus, kuras savā starpā ir savienotas ar šādām te notekreņu sistēmām lietus ūdens novadīšanai. Šādas sistēmas ir pēc tam viegli arī papildināt ar savākšanas toveriem un izmantot šo te lietus ūdeni pēc tam jau arī laistīšanai. Plēve visās vietās tiek stiprināta ar speciāli tam paredzētiem klipšiem. Protams, netrūka arī piedzīvojumi, uzpūta kārtīgs vējš velkot otro pārklājumu, un tad mēs arī beidzām šo plēves vilkšanas procedūru, atstājot to uz citu reizi. Kopumā ļoti interesants projekts. Ar šādu risinājumu ir viegli nosegt lielas zemes platības, un tas ir ļoti ekonomiski izdevīgi. Ja arī tevi interesē šāds te risinājums, droši sazinies ar mums Ralfhaus, jo mēs esam oficiālie Eiro Progress siltumnīcu pārstāvji Latvijā. Eiro Progress ir viens no vadošajiem siltumnīcu kompleksu ražotājiem Itālijā. Ralfhaus atbrauks un izdarīs.